izstāsti, Marka, citiem arī, kas tev patika. Tu varbūt atceries, kā to grāmatiņu sauca? Jā, bet tu atceries, kā to grāmatiņu sauca, kā sauc to? To, kas cēlās no gultas. Jā. Tā bija Trakulīte. Zandalīte. Trakulīte, Zandalīte. Un ko viņi darīja? Cēlās no gultas un ko darīja? Vādīja stulpe. Vienu zeci, vienu plafīti. Man liekas, ka šajā grāmatā ļoti skaistas ilustrācijas arī, vai ne? Mēs jau lasījām. Lasījāt. Nu, noteikti es ceru, ka jūs lasījāt šo grāmatiņu. Jūs arī lasījāt? Jā. Jūs arī jau lasījāt. Monta, vai tu arī lasīji šo grāmatiņu? Jā, šo grāmatiņu. Un ko tu atceries no šīs grāmatiņas, kur dzejolītes? Varbūt tu gribi vienu izlasīt? Nu, es varu mēģināt izlasīt. Izlasīt dzejolītes. To, kas man vislabāk patīk, tagad Monta izlasīs. Lasīsim dzejolītes bērnu dārs. Bērni neaug šautām, bērni izaug dārziņā. Kārlis Kālis, Grieta Bieta, Pēterītis Kāpostiņš, jau par visiem lielāks viņš. Arī kādi bērni un bieži bērni nav dārziņā, ja? Vai kādam patika kāda cita grāmatiņa no tām vislabāk, kur mēs nenosaucām? Varbūt kādam vislabāk patika Mēnesim rops? Man arī. Kāpēc rops tam vislabāk patika Mēnesim rops? Nu jau es redzu kādu. Kurš man pastāstīs, kāpēc? Kāpēc viņš ir forši? Kas ir forši? Mēnesis. Mēnesis vai šlopster, klopsters? Pamēģināsim izpateikt. Šlopster, klopsters. Kurš tad bija vislabākais? Mēnesis? Mēnesis. Abi? Ko tad darīja mēnesis un ko darīja šlopster, klopsters pie mēnesis? Apēda mēnesi. Apēda? Nē, Puisis apēda mēnesi. Tā, tagad pēc kārtas. Bija mēnesis, bija šlopster, klopsters un bija puisis. Kas vēl bija? Puisis gribēja apēst mēnesi. Šopē apēda mēnesi. Šlopster, klopsters gribēja apēst mēnesi. Un puisītis izglāba. Jā. Un tas jums patīk vislabāk? Jā. Ja vislabāk patīk, tas vārds šlopster, klopsters. Jā. Šopē gribēja apēst mēnesi. Un tas patīk vislabāk, ka šlopster, klopsters apēst. Bet ja mēnesis būtu apēsts, tad mēs... Nu, ja tad mēs tumšā rītā neredzētu ne uz darbu atnākt, ne jūs uz bērnu dārzu, ne vakarā. Es redzu, ka šī grāmata no jums ir ļoti patīkama. Jā, ļoti.